Maks ir vīrietis, kurš izceļas ar savu harizmu, spēju vadīt un radīt. Viņš ir kā meistars, kurš pārzina savus instrumentus un prot tos izmantot, lai sasniegtu mērķus. Šis vīrietis vienmēr šķiet pašpietiekams un pārliecināts par sevi. Viņam piemīt īpašs spēks, ne tikai intelektuāls, bet arī emocionāls, kas pievelk cilvēkus viņa dzīvē. Viņš ir tas, kurš spēj pārvērst idejas realitātē un iedvesmot citus ticēt iespējai mainīt pasauli. Maks bieži vien rada iespaidu, ka viņam viss ir skaidrs un kontrolēts. Viņš var atgādināt burvi, kurš ar vienu rokas vēzienu spēj izmainīt situāciju savā labā. Šis vīrietis zina, ko vēlas, un reti ļauj citiem kontrolēt savu dzīvi. Viņa izpratne par pasauli un cilvēkiem ir dziļa, un viņš prot to izmantot. Viņš ir stratēģis un taktiķis, kurš vienmēr spēlē uz uzvaru. Psihotips. Vīrietis, kuru raksturo Maks, ir mērķtiecīgs un radošs. Viņam piemīt gan analītisks prāts, gan intuīcija, kas ļauj atrast neparastus risinājumus sarežģītām situācijām. Viņš var būt līderis, uzņēmējs, mākslinieks vai zinātnieks, jebkura joma, kur nepieciešama jauna pieeja un spēja ietekmēt citus, ir viņam piemērota. Magam piemīt spēja pārliecināt, un reizēm viņš šo talantu var izmantot manipulatīvi. Viņš labi saprot, kā darbojās cilvēku prāts, un prot to izmantot, lai panāktu savu. Tomēr tas nenozīmē, ka viņš ir ļaunprātīgs. Viņa daba vienkārši mudina viņu vienmēr būt soli priekšā citiem. Viņš reti paļaujas uz veiksmi, drīzāk viņš veido savus panākumus ar smalki izplānotiem soļiem. Reizēm Maks var šķist nepieejams vai pat augsts, jo viņa uzmanība bieži vien ir vērsta uz mērķi, nevis uz cilvēkiem. Taču tas nenozīmē, ka viņam trūkst emociju. Viņa dziļākās jūtas parasti ir apslēptas aiz loģikas un kontrolas, taču tās ir patiesas un spēcīgas. Viņš vienkārši izvēlas tās neizrādīt ikvienam. Sievietes viņa dzīvē. Sievietes Magam ir gan līdzgaitnieces, gan iedvesmas avots. Viņš apbrīno spēcīgas, gudras un neatkarīgas sievietes, kas spēj sekot viņa tempam un līmenim. Šāds vīrietis nav tas, kurš meklē atbalstu vai mierinājumu. Viņš sagaida, ka sieviete būs viņa līdzvērtīga partnere, kas ne tikai sapratīs, bet arī atbalstīs viņa ambīcijas. Magam attiecības ir nozīmīga dzīves sastāvdaļa, bet viņš reti pieļauj, ka tās kļūtu par vienīgo fokusu. Sievietei, kura ienāk viņa dzīvē, jārēķinās, ka viņa uzmanība vienmēr būs dalīta starp viņu un viņa mērķiem. Tomēr viņš spēj būt kaislīgs un aizrautīgs partneris, ja vien jūt, ka attiecībās ir līdzsvars un appusēja cieņa. Sievietei šāds vīrietis var būt gan iedvesmas avots, gan izaicinājums. Viņš mudinās viņu izpaust savu potenciālu un nebīties no grūtībām, taču viņa prasības var būt augstas. Maks nevēlas partneri, kurš tikai seko, viņš vēlas tādu, kura klātbūtne liek viņam kļūt vēl labākam. Maks sievietes dzīvē. Šāds vīrietis sievietei var kļūt par skolotāju, mentoru un sabiedroto. Viņa spēja redzēt lielo bildi un vadīt notikumus bieži vien palīdz sievietei saprast, ka arī viņa var sasniegt vairāk, nekā līdz šim domājusi. Maks ienes dzīvē enerģiju, mērķtiecību un pārliecību. Tomēr viņa klātbūtne prasa arī drosmi un gatavību pieņemt izaicinājumus. Ja sieviete meklē emocionālu drošību un stabilitāti, viņam var būt grūti šo nodrošināt. Maks ir cilvēks, kurš pastāvīgi virzās uz priekšu, un viņa dzīves ritms var būt nogurdinošs tiem, kas augst pēc klusuma un komforta. Tomēr, ja sieviete spēj pieņemt viņa dinamiku, viņš var kļūt par neaizmirstamu partneri. Kopumā Maks ir vīrietis, kurš iemieso spēku, gudrību un spēju radīt. Viņš sievietei var būt gan iedvesmas avots, gan ceļvedis, taču attiecībās ar viņu vienmēr būs nepieciešama līdzsvara un neatkarības izjūta. Viņš ir kā dzirkstele, kas spēj aizdedzināt jaunus sākumus un parādīt, ka viss ir iespējams, ja tic saviem spēkiem. Wow!